Un tā princis ar princesi dzīvoja ilgi un laimīgi. Viņiem netrūka ne laimes, ne mantas, graudi tiem krājās apcirkņos un spožas monētas arī. Kas spožas? Nu kā kas? Monētas, nauda. Tu taču zini, ka mēs to ņemam līdzi, kad ejam iepirkties. Nauda ir nepieciešama, lai varam nopirkt ēdienu, apģērbu, grāmatas, aizbraukt ekskursijā vai apmeklēt teātri. Vai mums ir tāda pati nauda kā princim un princesei pasakā? Vai mums arī ir spožas monētas? Kopš tiem senajiem laikiem nauda ir mainījusies. Tagad mūsu naudu sauc par eiro, bet monētas mums ir joprojām. Kādas tās ir? Tik gudri stāsti ir jāpajautā mūsu burvju spogulim. Darīsim tā, bērni. Jūs gulēsiet, bet spogulis jums sapnī izstāstīs par eiro. Jā, gribam dzirdēt burvju spoguļa stāstu. Ir papīra nauda un monētas. Monētas ir mazākās naudas vienības. Monētām ir dažāds lielums, krāsa un biezums. 3 mazākās eiro monētas ir brūnā krāsā. Tās ir 1, 2 un 5 eiro centa monētas. Nākamās, nedaudz lielākas eiro centa monētas ir dzeltenas. 1 un 2 eiro monētas ir divkrāsainas. Tās ir veidotas no 2 metāliem zeltītā un sudraba krāsā. Bet papīra naudā krāsu ir vēl vairāk. Papīra naudu sauc par banknotēm. Skatieties! Pelēkā, sarkanā, zilā, oranžā, zaļā, dzeltenā un violetā. Banknotes ir dažādās krāsās un atšķiras arī pēc lieluma. Par 1 papīra naudu var nopirkt vairāk nekā par 1 monētu. Pelēni, mostieties! Šodien ir sestdiena. Dosimies uz tirgu, lai varam nopirkt garšīgo sieru ar lielajiem caurumiem. Vai tikpat zeltenu kā eiro centa monēta? Māmu, atceries, ka līdzi jāņem gan monētas, gan banknotes. Jā, gudrinieki!